Labdien, godātie skatītāji, klausītāji! Šodienas tēma ir daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām noteiktais funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. Kāpēc tāds vispār ir nepieciešams noteikt un kā to aprēķina? Konkrēti ar piemēru mēs aprēķināsim vienai reālai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Pastīsimies, kā tas ir ticis novērtēts pirms tam un kāds ir saskaņā ar kādam tam ir jābūt saskaņā ar mūsu veikto aprēķinu. Aiziet! Tātad likums nosaka, ka, lai vispār māju varētu nodot privatizācijai, ir jānosaka funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. Ja šis funkcionāli nepieciešamais zemes gabals nav noteikts, tas nozīmē, ka māju nodot privatizāciju nevar. Respektīvi, ja jūs esat privatizējuši dzīvokli, tad mājai ir noteikts funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. Tad māju nodot privatizācijai bez šī te noteiktā zemes gabala funkcionālā nevar. Šie te funkcionāli nepieciešamie zemes gabala plāni atrodas mājas zemesgrāmatas nodalījumā. Ierakstot māju zemesgrāmatā, pie nostiprinājuma lūguma tiek pievienot virkni dokumentu, tā skaitā pie šiem nostiprinājuma lūguma, pirmreizējā nostiprinājuma lūguma jābūt pievienotam arī šīm te funkcionāli nepieciešamā zemes gabala plānam. Tātad zemesgrāmatā ir jāatrodas visu dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabala plāni. Šie plāni arī ir jāatrodas vismaz valsts zemes dienestā. Tātad vai nu valsts zemes dienestā, vai nu obligāti zemesgrāmatā. Tātad, tiklīdz tas zemes gabals ir noteikts, tad visiem dzīvokļu īpašniekiem, nevis īpašniekiem, dzīvokļu lietotājiem, kas lietoja šos te dzīvokļus, kas būvēt padomu laikā. Padomu laikā šīs te mājas, kad būvēja, tad bija šie te dzīvokļu lietotāji, nevis īpašnieki, un visiem šiem te dzīvokļu lietotājiem tika nosūtīti paziņojumi par piedāvājumu privatizēt dzīvokļus. Ja? Un šajā paziņojumā bija konkrēts punkts, kam bija jābūt atspoguļotam, tā skaitā bija jābūt atspoguļotam arī punktam par to, ka, ja māja atrodas, piemēram, vai jums tiek piedāvāts privatizēt zemes gabalu, kas ir pašvaldības, tad iegūt īpašumu šo zemes gabalu, vai nu šis zemes gabals pieder trešajai personai, bet tad jums jārēķinās ar šīm te zemes piespiedu nomas attiecībām, jums būs jāslēdz līgums, jums būs jāmaksā zemes piespiedu noma šim te zemes īpašniekam. Tad šādi spēles noteikumi tiek piedāvāti visiem dzīvokļu īpašniekiem, un dzīvokļu īpašnieku izvēle bija vai nu privatizēt šo te dzīvokli, iegūt šavā īpašumā un rēķināties ar šīm te piespiedu dalītā īpašuma attiecībām, ka tev būs jāmaksā noma, ja, zemes gabals nepieder pašvaldībai, vai nu arī, atteikties šo dzīvokli privatizēt un, tikai maksāt īres maksu pašvaldībai par dzīvokļu izmantošanu. Ir bija divas izvēles, vai nu piekrist šiem spēles noteikumiem, vai nu nepiekrist. Ja, nepiekrītot, tev uzreiz neizmet, vienkārši tu īrēs no pašvaldības šo te dzīvokli. Tad likumā bija ierakstīts, ka šim te piekrist privatizēt vai nepiekrist privatizēt jābūt jau obligāti rakstveidā. Respektīvi, ja tu piekrīti privatizēt dzīvokli, tad bija jāsniedz rakstveida atbildi, ka tu piekrīti privatizēt dzīvokli uz piedāvātiem spēles noteikumiem. Atteikums tika uzskatīts arī tā situācija, ja tu nesniedz atbildi. Ja tu nesniedz atbildi, tad automātiski tika uzskatīts, ka tu atsakies privatizēt dzīvokli un turpinās vienkārši dzīvot un īrēt no pašvaldības dzīvokļa. Tātad piekrišana spēles noteikumiem no dzīvokļu īpašnieku puses bija brīvprātīga. Neviens nespieda viņus stāties šajās attiecībās, viņi iestājās viņās brīvprātīgi. Tad sākotnējais likums, kurš noteica kārtību, kādā ir privatizējuma dzīvokļu daudz dzīvokļu mājās, noteica, kad šis te zemes gabals tiek nosauts kā funkcionāli nepieciešamais. Tātad šis funkcionāli nepieciešamais zemes gabals saskaņā ar definīciju ir zeme, uz kuras uzcelt dzīvojamo māju, tās uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamai infrastruktūras, labiekārtojuma un komunikācijas elementi, kas uzstādīti šā zemes gabala detālu plānojumā. Respektīvi, zemes gabals, kas paredzēts mājas elementārai funkcionēšanai. Vēlāk parādījās jauns likums, dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kurā šis te funkcionāli nepieciešamais zemes gabals tika pārsaukts kā piesaistītais zemes gabals.
Respektīvi, ja jūs dzirdiet, kad ir piesaistītais zemes gabals un funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, tad būtībā tas ir viens un tas pats. Tātad šim te funkcionāli nepieciešamam zemes gabalam ir arī cits nosaukums – piesaistītais zemes gabals. Tātad šis te dzīvojamās mājas privatizācijas likums noteica 5 parametrus, kas ir jābūt nosakot šo te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Pirmkārt, jāņem vērā esošā būva, šo te mājas to plānojumu, kāds bija paredzēts, kad tika būvēts šīs te mājas, ja, šo te kompleksu. Tad jāņem bija vērā apbūves parametri, ja, teiksim, Rīgā tie ir apbūves noteikumi, kas tika izdot 2005. Gada decembrī, ja. Tad tie jāņem vērā. Tad pagalma plānošanas noteikumi, tas ir tas pats faktiski. Piekļuvi infrastruktūrai, teiksim, vai ir ceļi, vai ir piekļuvi komunikācijām, kas pienāk pie mājas, teiksim, ja kaut kāda avārija notiek, lai nebūtu situācija, kad mājas īpašnieks nevar saremontēt savu komunikāciju, piemēram, ūdeni, kas pienāk pie mājas, ja, šis te notikums notika uz kaut kāda cita zemes gabala, ja, un pienāk tikai mājai, un tad, lai nebūtu situācijas, ka zemes īpašnieks neļauj šo te komunikāciju sataisīt šai te mājas pārvaldniekam, tad ir nepieciešams tad arī redzēt, kur tās komunikācijas, lai tās komunikācijas būtu brīvi piekļušiem. Tam jāatrodās ir faktiski uz funkcionāli nepieciešamā zemes gabala. Zem funkcionāli nepieciešamā zemes gabala. Un visbeidzot, 5. parametrs ir tas, kad, lai, teiksim, nosakot šo te funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, ja atlikusi zemes īpašnieka daļa ir tāda, ko nevar vairs izmantot, teiksim, viņš nevar izmantot atbilstoši lietošanas mērķiem, tad šis zemes gabals kaut kā ķeska palikusi, piemēram. Tad šis zemes gabals ir jāpiesaist kādai no mājām, kādai no ēkām. Tad, lūk, šis te atlikušais zemes gabals, ko zemes īpašnieks nevar, ir 2 parametri, kas nosaka, kā viņš kļūst par neizmantojumu. Un konkrēti, zemes gabalā nevar ievietot kvadrātu ar malas garumu 9 metri, un otrs parametrs ir zemes gabalam nav nodrošināta piekļuva. Ja kaut vai viens no šiem parametriem nav, vai ir abi 2, teiksim, vai nav abi 2, tad zemes gabalu atdalīt un nodot zemes īpašniekam nevar. Teiksim, šis zemes gabals ir neizmantojams, un tātad piesaistāms kādai no ēkām. Kāpēc kādai no ēkām? Tad tieši tāpēc, ka šis te atņemot šiem te agrākiem zemes īpašniekiem šos te zemes, tika veidota tāda dzīvojamā konstrukcija, kurā šis te vēsturiskais zemes gabals, kad tur iespējams bija kaut kāda privāta māja vai tur bija lauka saimniecība, ja, kļūst neizmantojams. Viņi kļuva neizmantojami ne tikai okupācijas pēc, bet tāpēc, ka okupanti realizējot savus, teiksim, tiesības nevis tiesības, bet realizējot savus būvniecības iegribas, ja, ir šo zemes gabalu tā sakropļojuši, ja, kad agrākā veidolā viņi vairs izmantot nevar un veidojas ķeskas tādas maziņas, mazie zemes gabaliņi, kurus izmantot zemes īpašnieks šobrīd šajā situācijā vairs nevar. Tāpēc viņš ir piesaistāms citām dzīvojamām ēkām. Jā, vēl detalizētāk par to, kam ir jābūt šim te funkcionāli nepieciešamos zemes gabalos, ir noteikti ministra kabineta noteikumos, izdoti 8. septembrī 15. gadā noteikumu numur 522. Tas ir privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība, ja, kurā konkrēti pateic, kādiem parametriem ir jābūt šajā te funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā. Tad pirmkārt jāņem vērā likums, tad dzīvokļu īpašuma privatizācijas likums, ja, to, ko es jums nosaucu iepriekš. Tad jābūt atbilstošai infrastruktūrai, jāņem vērā apbūves blīvums, brīvās zaļās teritorijas. Tātad var tikt ietvert arī brīvā zaļā teritorija, tad, protams, jābūt piekļuvēji, infrastruktūrai, ēkai. Tātad pagalmu var sadalīt proporcionāli, vai var vispār sadalīt, tātad jāsadala pagalms proporcionāli apbūves parametriem, un tātad jābūt arī kaut kādam bērnu noteļu laukumiņam, pieaugušu atpūtas vietām, laukuma atkritumu konteineru izvietošanai, iedzīvotājiem nepieciešamām autostāvvietām ir jābūt, ja? Tam visam tur ir jābūt. Te ir arī mazliet detalizētāk pateicis, kam tur ir jābūt.
Tad apkopojot visu iepriekš minēto, tad ir jābūt konkrētiem 5 parametriem šajā funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā. Un tas ir jābūt brīvai zaļai teritorijai, jābūt bērnu laukumiņam, atkritumu konteineru novietošanai, vietai jābūt ir autostāvvietām un piekļuvi infrastruktūrai. Tātad ceļi, pazemes gāzvadam, pazemes sadzīves atkanalizācija un tā tālāk un tā joprojām. Jā. Detalizētāk šie apbūves parametri ir atspoguļot, Rīgas pilsētā ir atspoguļot šajā 2005. gada 20. decembra Rīgas domas saistošais noteikums numur 34. Tie ir Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Un pirmkārt, tad ir jābūt automašīnas novietnēm. Tātad uz diviem ir jābūt no 1 līdz 2 dzīvokļiem ir jābūt vismaz vienai autonovietnē 25 kvadrātmetru platībā, ņemot vērā, ka no 2005. gada tas ir 20, tieši noteikumi tika izdod 20 gadu atpakaļ, iedzīvotāju labklājība bija cēlusies vairāk kā 3 reizes, tad mums jāpieņem ir lielākais parametrs, tas ir uz katru dzīvokli jābūt vismaz vienai stāvvietai. Tātad mums ir nereti redzēts, ka ģimenē ir pat 2 un 3 automašīnas, ja? Iedzīvotāji kļūst bagātāki, iegādāties automašīnas var daudz vairāk nekā agrāk, nekā 2005. gadā. Līdz ar to viena stāvvieta uz 2 dzīvokļiem, tas ir nepietiekams. Parametrs jāņem vērā kad uz katru dzīvokļu jābūt vismaz vienai stāvvietai, 25 kvadrātmetru platībā. Tad ir jābūt arī velonovietnēm, uz 1 dzīvokļu jābūt ir vienai velonovietnē, saskaņā ar šiem Rīgas domas Rīgas pilsētas izdotajiem apbūves noteikumiem 2,25 kvadrātmetru platībā. Tad jābūt novietnēm operatīviem transporta līdzekļiem, tad uz 2 kāpņu telpām jābūt vismaz vienai vietai, kur novietot automašīnu 60, tad operatīvo transporta līdzekļu 60 kvadrātmetru platībā. Tas ir ugunsdzēsējs, lai varētu novietot un dzēst jūsu ēkas ugunsgrēku, ātrā medicīniskā palīdzība, policijas transports un tā tālāk. Tad, ja jums nebūs šī vieta šim operatīviem transporta līdzekļiem, jūs faktiski apdraudiet savu ēkas pastāvēšanu, ja notiek ugunsgrēks un ugunsdzēsēji nevar piebraukt, nav šīs vietas, no kurienes dzēst, tad jūsu ēkai ir problēmas. Tad ir jābūt arī atkritumu konteineru novietnē, ir jābūt vismaz 4 atkritumu novietnēm, kur katrai jābūt vismaz 2 kvadrātmetru platībai, kur nolikt konteineru. Un ir jābūt arī brīvai teritorijai, nepieciešamā brīvā teritorija, no kuras tad 70% jāparedz apstādījumam, bet 30% sporta, rotaļu un atpūtas zonai. Tā ir zemesgabala minimālajai brīvai teritorijai, 5 stāvu dzīvuma ēkai ir jābūt 35%, bet 3 stāvu dzīvuma ēkai ir jābūt 50%. Teiksim tā. Tad 50% no šī zemesgabala, ja jums ir piemēram noteikts, tātad 3 stāvu dzīvuma ēkai ir noteikts zemesgabals 2000 kvadrātmetru platībā, tad 1000 kvadrātmetriem ir jābūt brīvai zaļai teritorijai. Un ir jābūt arī piebraucamam ceļam, kur platums ir jābūt 2,75 metri. Un ir jābūt ietvei. Ja, tad ir pie ēkas jāpienāk ietvei, ja, teiksim, kuras platums ir ne mazāks kā 1,8 metri. Tātad visi šie 7 parametri ir jābūt šim funkcionāli nepieciešamajai zemesgabalā. Un tagad paņemsim konkrētu piemēru. Vienu dzīvojumu māju, kur atrodas Rīgā, Biķernieku ielā 79. Un kā mēs redzam, tad 2002. gada 26. novembrī šai ēkai tika izstrādāts piesaistītās zemesgabala zemes robežu plāns. Ja? Tas ir vēsturiskais, tad pirms mājas nodošanas privatizācijai tika izstrādāts šis piesaistītās zemes robežu plāns, un mēs redzam, ka šīs ēkai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala kopējā platība ir 4245 kvadrātmetri. Ja? Mēs redzam, kāds viņš ir izvietojams, ja? Šim zemesgabalam viņam tāds L veida forma. Ja? Mēs redzam, ka zemesgabals sastāv no šis funkcionāli nepieciešamais sastāv no 3 dažādiem zemesgabaliem, kur 3 dažādi zemesgabalu nodalījumiem, teiksim 89. grupa, 78. grunts, tad ir 146. grunts, 157. grunts. Ja? Un mēs redzam konkrētu platību katram šim zemesgabalam. Sumējot šo mēs iegūstam 4245
kvadrātmetri. Ja. Mēs redzam šeit Biķernieku ielu, šeit ir, kas grūti pateikt stāpēl, te ir Raunas iela, ja, nu, kur šis tiek konkrēti izvietojums. Un katru redz mēs redzam, šeit ir A, redzat, šis ir tas A, B ir šitas te ir tas B, ne, 1624 kvadrātmetri. Nu, un tad C ir, nu, šitas ir tas C, ja, nu, tas ir lielākais, 2127, ja, C, B un A. Tad šis ir vēsturisks šai mājai noteiktais funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. 2020. gada 23. jūlijā šeit te dzīvojamā māja Biķernieku iela 79, šis te funkcionāli nepieciešamais zemes gabals tika pārskatīts. Un viņš tika palielināts, tad pārskatīšanas rezultātā viņš tika palielināts uz faktiski gan par 500 kvadrātmetriem uz 4751 kvadrātmetru beigās viņš veidoja. Ja? Mēs redzam, no kā viņš sastāv no diviem zemes gabaliem. Šeit redzam vienu zemes gabalu kadastra numuru, tad 2486 kvadrātmetru platībā, un šeit redzam otru zemes gabalu, ja, kurš veido 2265 kvadrātmetru. Un kāpēc viņš tika palielināts? Nu, visdrīzāk, kā mēs apskatīsim citā raidījumā, viņam tika piesaistīta viņam tika vēlāk piesaistīta maza zemes gabala daļa, ko zemes gabala īpašnieks nevarēja izmantot. Un otrs, kāpēc viņam tika palielināta, tāpēc, kad mērinstrumentu precizitāte ir ievērojami palielinājusies, un līdz ar to pārmērot šos te vēsturiski noteiktos zemes gabalus, kad mērinstrumentu precizitāte nebija tik precīza, nu, rezultāts mēdz būt arī savādāk. Šobrīd precizitāte ir ļoti fenomenāli, jā, nu, viss pēc GPS datiem tiek noteikts, un līdz ar to precizitāte šobrīd ir daudz lielāka nekā tā bija vēsturiski 20 un 30 gadu apkārt, kad mērīja šos te funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus. Un tagad konkrēti aprēķini mēs aprēķināsim, kādam būtu jābūt ideālam funkcionāli nepieciešams zemes gabalam dzīvē mājai Biķernieku iela 79, jā. Pastīsimies, vai tas, kas ir noteikti šobrīd šajā ēkai, ir atbilstošs šiem te noteikumiem, šīm te prasībām, šim te ideālajam funkcionāli nepieciešamam zemes gabalam. Nu, tūlīt mēs to arī aprēķināsim. Nu, mēs zinām, ka šajā ēkai ir 5 stāvi. Mēs zinām, ka ēkai ir 85 dzīvokļi. Mēs zinām, ka šajā ēkā ir 5 kāpņtelpas, tātad mājas garums ir 95 metri, tas ir jau izreikināts. Tad šis te ēkas sabūves laukums ir 1068,6 kvadrātmetri, tas ir tā māja, kas ir, nu, zem, kas ir zem ēkas, tieši zem ēkas, ja tā tiek izreikināta ārā, jo, nu, viņi faktiski aizņem šo te ēku. Ēka aizņem šo te zemes gabalu, un mums jābūt ir brīvai teritorijai, kur mēs veidosim visu šīs te ēkai nepieciešamās prasības. Tad mēs zinām, ka ēkai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir 4751 kvadrātmetrs, un, respektīvi, tā brīvā teritorija, ko mēs varam operēt, kur mēs varam būvēt šos te autostāvies, atkritumu tvertnes, velonovietnes, brīvās teritorijas ir 3682,4 kvadrātmetri. Tad šis ir tas zemes gabals, uz kur mēs varēsim operēt, ar kur mēs varēsim operēt. Tad parametrs, kā mēs zinām, uz vienu dzīvokli viena stāvvieta 25 kvadrātmetrs platībā. Tad viena velonovietne 2,25 kvadrātmetru platībā, ņemot vērā, ka šeit 85 dzīvokļi ir arī prasība, ja ir vairāk kā 3 dzīvokļi, tad vēl jābūt papildus vēl 2 velonovietnēm. Operatīviem transporta līdzekļiem ir jābūt tad viena autostāvvieta, tad uz 2 kāpņtelpām 60 kvadrātmetru platībā, 4 konteineriem, kur viena konteineru platība jābūt 2 kvadrātmetri, nu tad šeit ir brīvā teritorija 5 stāvēkai 35% jābūt, un minimālais nepieciešama apstādījuma apmērs 70, un 30 ir atlikusi platība sporta, rotaļu un atpūtas zonai. Tad piebraucamais ceļš arī šeit ir jābūt 2,75 kvadrātu platībā, nu, un 1,8 platumam jābūt ietvei. Nu, tad mēs skatāmies, sumējam, tad saskaitot, teiksim, šo te platību, vieglu automašīnu novietņu kopējā platībā jābūt 2125 kvadrātmetri. Kā mēs to aprēķinājam, tas ir mēs
pareizinājām šos te 25 ar 8500 dzīvokļu un ieguvām šo te skaitli. Savukārt velonovietni jābūt platībai ir 195,75 kvadrātmetri. Kā mēs to ieguvām, ja? Mēs to pareizinājām atkal dzīvokļus ar šo te velonovietni skaitu un pieskaitījām vēl 2 papildus, tad vēl 4 papildus velonovietnes pieskaitījām, jo šeit ir 85 dzīvokļi, tad ja vairāk kā 30, vēl papildus jābūt 2 velonovietnēm. Operatīva transporta novietnes platība ir jābūt 150 kvadrātmetri, un kā aprēķināja to, mēs vienkārši ir 5 kāpiņu telpas. Tas nozīmē, ka faktiski ir jābūt vismaz 2 operatīvo transporta novietņu vietām. Tad atkrituma konteineris 4x2 kvadrātmetri iegūstam 8. Minimālā nepieciešamā brīvā teritorija apstādījumiem ir 902,19 kvadrātmetri. Kā mēs to ieguvām? Mēs vienkārši pareizinājām šo te platību ar 35% un pareizinājām vēl ar 7%. Ieguvām šo te 902 kvadrātmetri. Minimālā brīvā teritorija sporta un rotaļu un atpūtas zonai jābūt ir 386,65 kvadrātmetri. Tas ir arī pareizināts šis te 35 ar šo te brīvo teritoriju, uz kuras nav ēka, un pareizinām ir 30%. Tad ieguvām šos te 386,65 kvadrātmetrus. Piebraucamā ceļa platībai ir jābūt 261,25 kvadrātmetri. Kā mēs to aprēķinājām? Mēs šos te nepieciešamo ceļu platību 2,75 metri pareizinājām ar šo te garumu, mājas garumu. Tad 95 metri. Tad mēs ieguvām šos te 261,25 kvadrātmetrus. Savukārt ietves platība ir 171 kvadrātmetrus, to mēs pareizinājām ar šo te 1,8, arī ar šiem te 95. Ieguvām šo te 171 kvadrātmetrus. Līdz ar to kopēji brīvam zemes gabalam, bez ēkas, ir jābūt 4199,84 kvadrātmetri. Ēkai šobrīd ir brīvā teritorija 3682,4. Līdz ar to zemes gabals, kas ir ēkai šobrīd noteikts un pārskatīts, ir iztrūkums, ir vajadzība iztrūkums 517,44 kvadrātmetru platībā. Un tad šai ēkai kopējai platībai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platībai bija jābūt 5268,44 kvadrātmetri, bet ir tikai 4751. Līdz ar to ēkai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platība ir mazāka šobrīd noteiktā, nekā viņa teorijā ideāli būtu jābūt. Tāpēc pēc šī piemēra mēs redzam, ka nevienmēr ir tā, ka ir baigi daudz liekie zemes gabali. Ir ļoti bieži gadījumi, kad šie zemes gabali nemaz nav tik lieki. Tad ir iztrūkums. Šis nav lielākais iztrūkums, ir redzēt arī daudz lielāku iztrūkumu, bet šis ir viens no tiem piemēriem, kurās mēs parādām, ka ēkai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals ir noteikts mazāk, nekā viņai reāli dabā bija jābūt. Tas arī viss. Paldies par uzmanību un uz tikšanos nākošajā reizē.